Kā ir ar virtuvēm, kas ir draudzīgas priekš mājdzīvniekiem? Te ir kāds risinājums? Tu domā par kaut kādu organizāciju bļodām? Jā, lai nav jāspārda dzīvnieku. Jā, ir risinājumi. Davai, es tev parādīšu varbūt vienā projektā, kas mums tagad ir darbā. Te ir virtuvē, un pie virtuves ir sala. Un cilvēkiem ir, es nezinu, vismaz 2 lieli suņi. Un tad uzreiz bija komentārs, ka viņi nevar ēst viens otram blakus, jo viņi tur strīdās un atņem ēdienu. Un tad mēs uztaisījām salī tādas nišas. Šeit vienā pusē ir niša, un otrā pusē ir niša. Un šeit mums ir atvilknes, kur glabāt kaut kādu barību, tādas lietas. Tas vismaz ir kaut kāds risinājums, lai tās bļodas stāv un nemaisās pa kājām. Šeit būs liels galds, un attiecīgi nav īsti tādas vietas, kur bļodas nolikt. Tā kā šāds risinājums var būt. Un tad tās bļodas tajās nišās stāvēs iekšā? Jā, šodien te vairākas bļodas. Viena iespējams tur ūdenim, otra barībai un tā tālāk. Un tad otram sunim vai kāds tur vēl dzīvnieks, tad šajā otrā pusē būs. Tāds risinājums, bet svarīgi arī padomāt ne tikai tur, kur stāvēs bļodas, bet arī kur glabāt barību un pārējais lietas. Bieži vēl jautā par toaletes organizāciju, bet mēs neesam izdomājuši neko labāko, kā turēt tomēr to toaletē, jo priekšnamā citreiz mēs mēģinājām organizēt, bet smakas un viss tas tā kā labāk tomēr atstāt toaletē. Ja tev ir maidzīvnieks un tu gribi organizēt virtuvē, kur būtu vieta arī maidzīvniekam, tad droši vai raksti mums uz info@olivmebles.lv vai zvani uz mūsu salonu.